Labrīt, ir rīts. Smago es atvedis uz servisu svētdiena. Noparkoju te. Un iemesls tam ir, ka viņš atkal sāka gļukot. Viņš rāda 0 eļas spiedienu. Te rāda, te nerāda, te brauc, te nebrauc. No rīta 15 minūtes viņš tur pamirgo. Tad viņš brauc. Tāpēc pirmdienu reisā nedošos ar šo smago. Un atbrīvojās nedaudz laika loks tāds izdevīgs. Un izmantošu šo laiku liederīgi un braukšu pakaļ savam smagajam. Pareizāk sakot, lidošu. Pēc kaut kādām pāris stundām ir lidmašīna no Sanfordas, Orlando pievārtē. Tad maza forša lidosta. Uz Louisvillu 2 stundu lidojums. Un tad tur kaut kāds 10 jūdzes ar taksi jāpabrauc. Būšu pie smagā, galvenais visu paņemt līdzi. Nu, pats galvenais, laikam, tā smagā atslēgas ir jāpaņem līdzi, ne? Tas būtu baigi stulbi atnākt un saprast, ka tu neko nevar izdarīt. Tūlīt man atbrauks pretī sieva un brauksim uz lidostu. Nu, lidošu jau tikai es. Vienkārši aizvedīs uz lidostu. Un tad jau pablogošu, pofilmēšu, kā tad man tur iesa to smago, kā es viņu atbraukšu mājās, kas ceļā notiks vai nenotiks. Cerams jau, ka nekas interesants nenotiks. Tas būtu man par labu. Bet, ja kaut kas notiks, tad tas būs par labu jums droši vien. Būs interesantāk skatīties. Un tad jau ziņošu, kas tālāk. Labrīt! Labrīt! Es tev kaut ko dabūju. Paldies! Limuzīns brauc mājās. Es braucu eju meklēt savu lidmašīnu. Man puķīt stāv. Allegiant. Esmu Louisvillas lidostā. Lidojums aizkavējās, kāds 3 minūtes vismaz neizbraucu uz skrejceļa. Bet nu esmu atbraucis. Lidmašīnā, protams, nenormāli augsti. Ārā, protams, nenormāli karsti. Nezinu, kā 26, 27, 28 grādi ir ārā. Iešu meklēt Ubera pieturvietu. Un jāsauc taksis, jābrauc uz to stāvvietu, kāds 10 jūdzes. Uz otru štatu, uz Indianu. Sanāk. Te var papildināt ūdeni. Forši izdomāts. Meklēju, sekoju zīmēm ground transportation. Arī, kur ir Uber lift pickup, viņi jau pat ir norādījuši pieturvietu taksi aplikācijām. Uber pa kreisi. Kaut kur šeit, laikam. Taksī. Jā, te arī būs tās pieturvietas. Ok, jāsauc ārā, tas taksis jāskatās. Man nekad nav paticis no kāda atvadīties, jo tas vienmēr atver vietu klusumam, kur apmaldīties. Trubā 2 stundas skatos noietos soļus. Dzīvi notriecis, it kā būtu opcija nolietot otru. Tik daudz ko sasniedzis, bet prātu nekad nepamet domu. Vai daru visu, kas manos spēkos, lai sagrābtu zemes lodi. Kalna virsotne vairs vispār nešķiet nesasniedzama. Bet tāpēc šķiet, ka smailes augšanas, kāpēc liekta man. Grūtīs tur jau kādu laiku, es to ignorēju. Pārdodu sev laminātu, pretī redzot linolei. Viņa redz man cauri, pēc tam saka, es taču zinu tevi. Es noraujos no sarunas ar klasisko. 1, 9. Liekas, kaut kāds šitāds.
Šitā, ne? Aha. 1974. Stāv kā stāvējis. Nekas tā baigi noticis nav, kamēr stāvējis. Nu, kad es viņu noliku? Ceturtdienu es viņu noliku šeit. Pusdienu laikā apmēram. Šodien svētdienas pēcpusdiena. Šis jānoņem nost obligāti. Viņš tā grab pavēja. Tāds troksnis ir papildu visam troksnim, kas jau ir. Pa pāris dienām nekas nav noticis. Toreiz samaksāju pa nedēļu. Un kāpjam iekšā. Kuku! Nevienu nav. Nu ko, patiesības moments. Viņš iedarbināsies tagad. Toreiz izsoļu mājā viņš iedarbinājās, bet es jau nezinu, varbūt šie bija kaut ko lādējuši traķi vai ko. 12,3 volti. Te jau iedarbināsies, ne? Aiziet puķīt. Aiziet puķīt. Vārtiem to trosu uzliku, kā bija viss. Mēģinam braukt. Mēģinam braukt. Esmu atkļuvis līdz Walmartam un skatos nopirkt gāzi, ko iepūst iekšā tajā sistēmā. Pastīties, vai kaut kādas izmaiņas būs, jo kondicionieris īpaši nestrādā. Jānopērk vēl kaut kas padzerties, ēst, kaut kas tāds. Es vispār ar puspudelīt ūdens atbraucu. Līdz ar to pamēģināsim. Kaut kas tur nav. Redziet, sūknis stāv uz vietas. Tas būtu ok, ja ir zems spiediens. Bet es pieliku šo te, un viņa bultiņa aizgāja uz sarkano uzreiz, līdz pašam galam aizgāja. Kaut kāda cita problēma būs bijusi. Kaut kāda cita problēma. Tā kā nav paredzēts tagad pildīt neko, ja tik liels tas spiediens. Esmu atkļuvis līdz trakstopam un liešu tagad degvielu. Cimdu nav. Es nezinu, kredītkarti ņem. Trakstopā jāpamēģina laikam. Nu, ar kredītkarti arī var iepildīties. Un, ka personīgā naudiņa rekurs skaitās ļoti ātri, tai skaitītājā, tad jau tu paskaties, kurā trakstopā ir lētāk degviela, jo līdz šim man tas vispār neinteresēs, bet nepacēlu galvu uz tā cenrāža pusi. Domāju, cik maksā, tik maksā. Nobrauc ar karti un iebās pistoles un salādā sapildi. Es nezinu, cik pildīt vispār jāparēķina, cik man vajadzētu. Baigi lielās bākas. Es nezinu, cik šitā ir, bet diezgan liels. Nav nekur rakstīts. Nevar ieraudzīt vismaz, ka būtu kaut kur pieminēts tilpums. Bet viņas diezgan liels ir. Es domāju, ar kaut kādiem 100 galoniem pilnīgi noteikti vajadzētu pietikt līdz mājām. Tāds 800 jūdzes vēl ir līdz mājām. Vai nezinu, kad es jau vispār būšu mājās. Rīt kaut kad vakarā varbūt ceļam apstāšos pagulēt, es domāju. Vismaz tā lieta strādā, es pārbaudīju, tā kondiška strādā. Tad varēs atlaisties vismaz tajā gultā, vismaz uz kaut kādām pāris stundām normālā, komfortā, vēsumā pagulēt, bet visādi citādi braukt vai grūti bez kondicioniera. Tomēr apstājās viņi te pie kaut kādiem, es nezinu cik, 175, jep, izslēdzās. Nu, tad laikam vēlreiz jānovelk tā karta. Bāka ir pilnīgi līdz malām pielieta. Otrajā piegājienā iegāja 43 galoni, kopā tātad 99, 56 plus 43.
Un kā tas te notiek, es nezinu. Vienkārši šitā, ok. Un te kaut kāds fuel treatment marked in gallons of fuel treated. So 1/400 dose. Kaut ko iemočīt varbūt tur iekšā to fuel treatment, es nezinu. Lai labāk negrābstīties. 100 galoni. Ok, es nezinu. Es nezinu, cik daudz viņš ir jāielej uz 100 galoniem. 560 kaut kas. Whatever. Atstāšu kā ir. Lietus lāsis man uz pleciem sēž kā smaga nasta. Braucu atpakaļ no krasta, zoles nospiež mana masa. Atkal atpakaļ pie punkta, kur jau esmu bijis. Sāls man prūcēs viegli iekaist, itin viss, kas nesadzīs. Kur nu dosies rausti burnu, meklējot sev vietu. Cits uz ķurmu, cits uz durgu, tāpēc nesteidzoties skrienu. Dzīve rausta šurpu turpu, līdz ko sasniedzu es griestu. Zemēlienu es kā kurmis, kājās kurpes nepaliek. Mēs vairāk nesatiekamies, ja runa nav par naudu. Sēžu, baudu darba augļus, tad no jauna stādu jaunu. Kā lai izglāb draugu tādu, kurš sev negrib palīdzēt. Maukt un maukt, viņš nejūt sātu, savu prātu arī nē. Tik svarīgi ir sazīmēt, tā lai pauri salīmē. Pacanīgi var tripot tepat mājās, tā kā Parīzē. Kabīnē mēs planējam tik augstu, tā kā lidmašīnas. Visa dzīve zib gar acīm, tad... Piestāju uz nelielu pauzīt. Esmu netālu no Čatanūgas. Veiksmīgi tiku cauri Nešvilē. Vēl viena superliela pilsēta ir Atlanta priekšā, kurai es ļoti labprāt šodien tiku cauri. Iet diezgan labi. Uz priekšu. Nezinu, cik tālu šodien aizbraukšu. Tāds lokā jābūt izgaismotam. To es saprotu. Ko tam attur 2 lampiņas tikai. Var sakot, šī brīža mērķis ir tik garām Atlantai. Un, principā, ja tikšu garām, tad tur varētu arī kaut kur apstāties. Labrīt. Nav vairs rīts, pusdienlaiks, bet atbraucies vakardien. Šeit nu es viņu noparkoju maksas stāvvietā. Atbraucu veiksmīgi, bez neviena numura, bez neviena papīra. Pilnīgi neviena papīra man nebija. Ne numura, nekā, ne apdrošināšanas. Un tā nevajag darīt, veči, es jums tik stāstu. Kā nevajag darīt. Novietoju šeit maksas stāvvietā. Un te viņš droši vien arī stāvēs, kamēr es viņu pārdošu vai kaut ko tādu. Atbraucies ļoti veiksmīgi, pagulēju pat pa ceļam kaut kādas stundas 5, bet svarīgākais bija naktī caurbraukt Atlantu. Tur arī vairs nevarēja acis noturēt vaļā, kā nogurs biju. Apstājos, pagulēju, forši, ka tas vēsais gaiss pūš tej slīperī. Tā iekārta vismaz strādā, varēja tā bišķiņa atlaisties, un tad jau modos un brauc tālāk. Garīgā nebija, bet, labi, ka esmu veiksmīgi ticis galā. Tehniski, ja mēs skatāmies, jūs redzat, virspusē ir aprūsējis rāmis. Tas sīkums, jā, tas kosmētiskā rūsa, teiksim, tur smagajam tik bies, tas bleķis ir, ka tas tur tā, bet pāris vietās es pēc tam pamanīju, te tā kā vairāk uzburbis, bet arī varbūt, ka nav tik kritiski, jā, bet rekur ir tas augšējais flancis uzpūties. Nezinu, palīdīšu apakšā to krāsu pakalšu nost, kāds tur tas augšējais flancis ir tam rāmim. Vai tur ir viss slikti, vai arī tikai tā krāsu nosit nost un vēl biezs dzelzis. Tad viņam ir kaut kas nav labi ar motoru. Te ir tāda svaiga kaut kāda eļļa vai kvēpi vai kas uz tā izpūtē. Tas ir svaigs. Tas vēl nav nosvilis. Viņš kūpina, kad tu apstājies pa to karteru ventilāciju vai pa kurien tur nāk kaut kāda
dūmi tādi, jā. Es domāju, tas motors ir beigts. Tas motors ir nodzīts, nobraukts līdz pēdējiem. Eļas spiediens bija diezgan zems. Beigās vispār jāapskatās eļas līmenis. Es pēc tam vairs nepaskatījos. Es tur izsoļu mājā paskatījos, bija ok. Pēc tam es nobraucu visu to attālumu. Nu, ja viņš pa kaut kādām 800-900 jūdzēm ir noēdis visu eļu, nu, tad tas motoru var mest miskastē pa lielam. Jo eļas spiediens bija tāds, nu, varbūt tāpēc, ka karstums vai ko, bet, nu, braukšanas laikā it kā bija kaut cik ok, bet, nu, man liekas, tik un tā pamasts viņš bija. Brīvgaitā vispār bija diezgan mazs, tur, nezinu, 15 PSI vai, nu, kondicionieris nestrādā to, ja jūs sapratāt. Uzpildīšana tur neies krastā, jo zemāk spiediena caurulē ir augsts spiediens. Tur es googlēju jau, kas pa iemesliem var būt, tur dažādi tie iemesli var būt. Tur varbūt kondiškas speciālistam ir jāskatās, es tur tālāk neko neizdarīšu, es domāju. Salons ir brutāli nojāts vienkārši, pilnīgi viss, kur tu redzi kaut kas te. Šitas te, es nezinu, tā ir, kad ar papēdi te uzliek, es jūtu, ka es viņu piepaceļu, kā to pedāli man krīt uz nerviem visu ceļu. Šitas arī kaut kāds jocīgs tas pedāls. Nu, varbūt, ka tādi viņi ir, es nezinu. Kules ir tāda jocīga, bet, nu, it kā slēgties var, bet, nu, kaut kā nepatīk. Rekur ir viņam neoriģinālie beņķi. Legacy šitie, ja, tad populārs tāds ražotājs beņķiem. Es nezinu, kā to var dabūt gatavu, bet rekur sajāts. Ot tā es braucu, ot tā, ot šitā. Es uzlieku bišķiņi rokas uz alkoņu balstu, tā bišķiņi tā kā, ja, un viss tā atzeltni paceļās, tagad es nevaru nodemonstrēt, bet tā es arī braucu, šūpodamies. Nu, panelis arī viss te ir pilns ar tiem pulksteņiem, pusi no viņiem nerāda. Priekš kam viņi tur vajadzīgi ir, un te ar kāds ir centies tās skrūvas vilka tik stipri, ka ir salauzis visu to paneli. Man tas viss mainās. Tas, ko aftermarket detaļas, klāsts, ko piedāvā šitām vecajām klasikām, tas ir tur bez ierobežojuma. Tu visu it kā var sataisīt, te visu uztaisīt tādu skaistu. Bet vai es to gribu? Es to noteikti negribu. Rekur, kā tu vari salauzt šito? No, kā cilvēks ir to dabūjis gatavu? Kas tur vispār ir? Dekoratīvā plasmasiņa vienkārši neturās. Pa ceļam tas viss grab. Tajās durvīs ar kaut kas ir atlūzis. Pa ceļam grab nenormāli vienkārši. Nu, jāņem nost tas viss un jāskatās. Neliels papildinājums šim video, tā kā viņš sanāca diezgan īss un beidzās tā kaut kā nekā. Un kaut kāds laiks ir pagājis, un arī kaut kāda update, nu, nedaudz ir. Nolēmu mazliet papildināt. Tātad smagais stāv turpat, kur es viņu noparkoju. Kādu laiku atpakaļ, 2 mēneši kaut kādu, man liekas jau. Un tad, kad es viņu noliku, man bija tāds galīgi sūdīgs garīgais. Es domāju, ka es to smago vispār tur negribu ar viņu nekādas darīšanas. Vienkārši viņu te nometu un devos tālāk strādāt. Bet pa šo laiku es esmu aizgājis no darba. Es tai firmā nostrādāju 3 gadus. Tas ir pirmais un vienīgais darbs Amerikā uz kravinieka priekš manis. Bet beigās bija tā, ka man tas stepdeks galīgi neiepatikās. Es tur cīnījos katru nedēļu kaut kādas likstas, gan manas vainas dēļ, gan ne manas vainas dēļ. Vienkārši darbs negāja, es sapratu, nu, ja neiet, tad neiet. Un es arī nevarēju to darbu apvienot ar šī kravinieka kaut kādu remontēšanu vai vispār, nu, kaut ko darīt ar viņu. Man vienkārši nebija tam ne laika, ne enerģijas. Es atbraucu no lielceļa. Es gribu vienkārši mājās atpūsties, man neko citu negribās darīt. Un tā es sapratu, ka ne uz priekšu, ne uz atpakaļ, un tas darbs tur tāds nekāds, un vienkārši aizgāju. Tad es atpūtos mājās kādu laiku un pamazām kaut ko soli pa solītim te braucu ikdienā pie šī smagā kaut ko domāt, ko es viņam varu sataisīt. Man bija, joprojām man ir, bet man bija daudz lielākas bažas iepriekš par motora, tā kā veselību. Viņš kūpa pa karteru ventilāciju diezgan būtiski, un viņam diezgan zems eļas spiediens, bet es tad pievienojos Facebookā. Ir tāda grupa ar šiem vecajiem Cummins N14, un tur es palasīju viedokļus no citiem īpašniekiem, kas sūdzējās par zemu eļas spiedienu un par to blow-by, jeb to karteru ventilāciju, pīpēšanu to motora.
Un es sapratu, ka tas laikam ir pilnīgi normāli. Šis skaitās tāds zemā eļas spiediena motors. Viņam nav tā kā Caterpillaram, tur kaut kādi 3 reizes lielāks tas eļas spiediens ir. Šim ir pilnīgi normāls. Tie zemie cipari, ko es tur redzu, izrādās, ka tas tā ir. Un tur nav par ko daudz satraukties. Nu, tas, ka viņš pīpē, tas nav labi, bet es arī dzirdēju, lai viņš tur pīpē, beidz, brauc tikai. Bet, nu, nē, viņš nav pie labas veselības, tas motors, bet, nu, cik ilgi viņš vēl nobrauks, man īsti nav skaidrs. Tālāk, es dikti pārdzīvoju par to, ka viņam ir daudz visādi defekti, kurus maksās ļoti dārgi saremontēt. Un beigās izrādījās tā, ka ļoti daudz no tiem defektiem varēja saremontēt pa baltu velti. Vispār nevienu dolāru neieguldot, tikai nedaudz sava darba. Reku, šodien es esmu atbraucis pie smagā uzlikt viņam kloķens skriemeli. Pasūtīja jaunu. Tāds viņš izskatās maisiņā. Jo vecais bija deformējies galīgi. Nu, es viņu izvilku, pēc tam parādīšu. Tagad rakstīts kaut kas OM. Tā kā oriģinālā detaļa. Nezinu, vai tas tā ir. Vai kaut kāds aizvietotājs. Tā. Te viņš stāv. Bez uzlīmēm. Nokasījies tās svītras. Riktīgi man nepatika tās svītras. Notīrīja visas paliekas. Ar pulējamo pastu pārgāja pāri lupatiņu. Lai nevar redzēt, kur tās svītras bija uzlīmētas. Labi, tas tā kā būtu no pašām nebūtiskākajām lietām. Pastāstīšu, kas izmaksāja $0, lai sataisītu, un kas izmaksāja kaut cik dolārus, lai sataisītu. Tātad kondicionieris tagad strādā. Kondicionierim vienkārši ielaid 12 voltus kompresorā, un viņš sāk strādāt. Ar kondicionieri bija tā, ka es vienkārši uzrakstīju tos pazīmes visas ChatGPT, un viņš ieteica paņem 12 voltus kompresorā ielaist no cita barošanas avota, un viņš sāk strādāt. Nākamais, ko Chats ieteica, paskatīties low pressure switch, kas tur pie ugunsienas ir zemā spiedienā trūba, un tur tāds tā kā devējs iet iekšā. Un viņš teica, noņem štekeri un vienkārši savieno štekerī terminālīšus. Un pasties, kas notiek. Un tad, kad es savienoju, tad atkal sāk strādāt kondicionieris. Un tad Chats rakstīja, vai nu tev ir zems refrigerant level, vai nu tas switch ir beigts. Un es domāju, nu labi. Un vienkārši paņēmu to štekeri, uzliku atpakaļ un sāk strādāt. Tur kaut kāds vai nekontakts bija tajam slēdzim, vai kas. Bet kondicionieris tagad strādā, un tas izmaksāja precīzi $0. Tālāk pastīsimies salonā. Salona mazliet te patīrīja, bet nu bišķiņ jau smilts te pienesušās, tagad paklājs kaut kāds jāievieš, vieglāk tīrāms. Pa krēslu es dikti pārdzīvoju, ka viņš kustējās te tā atzveltne nereāli, un es tur sāku jau meklēt kaut kādas detaļas atzveltnes mehānismam, vai domāju no tā paņemt un to izlikt ārā, to beņķi jau īsti nevajag, viņš vajag daudz vietas aizņem. Es domāju, diez vai sanāks, jo tur tak visas spoguļskatā tam beņķim ir un tā, vajag te pārdzīvoju, detaļas nevar atrast, šitie nav oriģinālie krēsli. Tas tāds populārs ražotājs Amerikā krēsliem. Un beigās, vajag domāju, tāds krēsls maksā dārgi, viņš virs $1000 maksā viens tāds krēsls, sēdeklis. Vajag pārdzīvoju, kā viņu sataisīt, viņš tur riktīgi šupojās, tas beņķis izrādās, nevajag tik daudz domāt. Vajag vienkārši noņemt šo plasmasu un pieskrūvēt skrūvas atzveltnē, kas bija atskrūvējušās. Un tas izmaksāja $0. Un beņķim atzveltne tagad vairs nekustās. Pats beņķis te bišķiņ kustās, te to bāzi varētu pārtaisīt, man liekas, grīdā viņam. Vajadzētu kaut kādu stiprāku to pamatu vai ko. Ir tāds plāksnis nopērkams arī, nu, kas laikam, nezinu, pastiprina to visu stiprinājumu. Labi, tas tur sīkums, bet atzveltne vairāk nekustās. Tad nedaudz izmaksāja, labi, vēl viena lieta, kas necik neizmaksāja, bija logu pacēlājiem. Logu pacēlājs nebija pieskrūvēts šeit mehānismam, sliede, pilnīgi nebija pat skrūvju, bija vaļā. Vajadzēja ņemt nost apšuvumu un pieskrūvēt 2 skrūvas. Viņš grabēja nenormāli, vienkārši tā grabēja, ka vispār prātā varēja sajukt. Vairāk negrab.
sataisīju. Tas izmaksāja $0. Nu, kaut kādas krūvas es atradu savus pavelti. Labi, tad es sataisīju slēdzeni. Visas slēdzenes tagad strādā, jo es nopirku komplektu ar jaunām slēdzenēm, nomainīju visas 4 slēdzenes, jo tie kambarīši arī slēdzās ciet. Abās pusēs tādas durtiņas ir. Abas durvis un aizdedz atslēga arī ir tā pati. Šo cilindru es arī nomainīju. Tā komplekts ar 4 slēdzenēm un aizdedzes cilindru un 4 vienādām atslēgām maksāja $50 kaut kādus dolārus. Nu, 55 laikam bija. Nu, nav baigi dārgi. Un tagad ar vienu atslēgu visu var aizslēgt un iedarbināt smago un viss tas. Stūri, kā jūs redzat, nomainīju. Tā arī nebija baigi dārga. Stūrīte maksāja kaut kādi $110. Laikam plus sūtīšana, tur vēl kaut kāda bija. Teksas, viss tas. Tad bija adaptērs jānopērk. Šis te, kas iet uz šlicēm virsū un ar pāriet 5 skrūvju tā kā stiprājuma vietas. Bet viņš nederēja, jo nevarēja tur taurītei poga izvirzās uz leju un tur nevarēja viņu pielikt, tāpēc nācās šo vēl starpliku pa $20 nopirkt. Kopā tas viss bija, es neatceros, nu zem $200 šī stūra maksāja. Manuprāt, ļoti labi iederās kopā ar to klasisko paneli. Un tieši melnus es gribēju nevis chromētus tos spieķus, nu man kaut kā iepatikās šā stūri. Veco izmetu ārā, tā bija pilnīgi jau, nu, briesmīgi viņi bija. Vēl viena lieta, kas izmaksāja $0, bija leduskapi sataisīt. Viņš atrodās apmēram šeit, nu, tādā vietā. Un es jau domāju, ka viņš būs baigi dārgs. Leduskapi baigi dārgie ir. Bet viņš vienkārši nebija pie akumulātora pievienots. Vajadzēja noņemt akumulātoru šo te pakāpienu un vienkārši vadu pievienot, kas iet uz to leduskapi. Leduskapis strādā, tas izmaksāja 0. Vēl viena lieta, ko es diezgan nocīnījos un nedaudz naudas iztērēju arī ļoti, nu, saprātīgas summas, bija sajūgs. Es nevarēju ielikt ātrumā, tad, kad es sāku braukt. Sākumā galvenais, ka varēja, un pēc tam, kad laikam kārba uzsils, tā eļļa paliek šķidrāka, tā kārba vieglāk griežās, vairs nevar ielikt ātrumā. Un šiem smagajiem vecajiem, viņiem tāds mehānisms, ka tu spiedz sajūgu, tad vienlaicīgi arī ir tāda sajūga bremze, kas apstādina primāro vārpstu kārbai. Tā sajūga bremze izskatās kā sajūga disks, tikai tā daudz mazāk, bet reāli izskatās tāpat. Un viņi uzliekās uz primārās vārpstas kārbai ar zobiņiem tā, ja, viņi fiksētu uz kārbas vārpstas, viņi negriežās apkārt. Izspiedēja gultnis spiež sajūgu, tad viņš arī vienlaicīgi to sajūgu bremzes saspiež, tādā veidā apstādina to vārpstu. Nu, kaut kā tur tā interesants tas mehānisms ir. Kā jau jūs saprotat, ja viņi ir uz asas uzmontēti, tad ir jāņem teorētiski kārba nost, lai tādu sajūga disku nomainītu. Nevis sajūga disku, bet sajūga bremzi. Bet mūsdienās jau sen viss ir izdomāts daudz parocīgāk. Ir divdaļīgās sajūga bremzes, viņas tā kā rokudzelzes atverās, aizverās, safiksējās ciet. Un vecā jau stāvēja divdaļīgā. Ja viņa būtu viendaļīgā, tad baigi grūti viņu dabūt nost. Tur ir visādas metodas novērpt viņu, pārurpt, pārcirst ar cirtnīti, tur visādas tādas vardarbīgas metodas, un viņas nav ļoti parocīgas. Tev tas viss ir uz grīdas jādara, jālien zem tā smagā. Bet izrādījās, ka man jau stāv virsū divdaļīgā, un es nopirku divdaļīgo, un vienkārši noņēmu veco, uzliku jauno virsū. Viss tas ir. Varētu būt, ka tas clutch brake ir beigts. Atlaid. Kur tā mazā šaibiņa. Un, lai viņu nomainītu, teorētiski jāņem kārba nost, jo viņi tik sēž uz asas pareizi. Bet, redzēt, tā mazā skrūvīte tur ir. Viņš jau ir divdaļīgs, viņu var tā kā atvērt. Noskrūvēt to skrūvīti, atvērt. Varbūt, ka var, varbūt, ka nevar, es nezinu. Cerams, ka var. Un nopirkt tādu pašu divdaļīgo un uzlikt virsū. Uz 2 minūtēm bija palīdz apakšā. Tie owner operator prieki. Bija aizsteidzies līdz veikalam un nopirku to sajūgu bremzi pa kaut kādiem $35, bet šī bija citādāk viņa.
viņa, redziet, ar zobiņiem safiksējās kopā, ieklikšķina zobus vietā un viņa paliek aizvērta. Tā, kas ir virsū, tā ir ar skrūvīti. Skrūvīti iet cauri un savienotās abas puslokus, mēnestiņus. Pamēģināšu viņu nomainīt. Man nebija tik maz seškantīši. Izdevās ar torksiņu atskrūvēt. Diezgan gar tā skrūvīte. Jā, un kā lai es viņu atveru? Tam vecajam nav tāda cauruma, kur ielikt tādas tapas. Bet jaunajiem ir. Nezinu, kas tur filmējās, kas ne. 2 caurumi. Iebās tās tapas un virin viņu. Nu, tev ir ērti viņu tā kā paņemt. Šeit tāda nav. Jāiet uz bagažnieku. Kalpiņš un āmurs jāpaņem, varbūt viņi varēs tā atsist vaļā. Tā, nu es tās darbības tur nevarēju nekā pafilmēt, tāpēc, ka man rokas bija līdz elkoņiem, vienkārši melns, burtiski līdz elkoņiem. Rekur, es nezināju, ka tur otrā pusē ir arī skrūvīti tai vecajai bremzei. Es domāju, ka tur ir reņģīti. Es tādu redzēju, ka var nopirkt. Ka tie ir reņģīti, tie ir skrūvīti, izskrūvē skrūvīti un atver viņu vaļā tā kā pekmēns atverās un noņem. Un es viņu tur muļļāju kaut ko, skrūgriezīti es tur ieliku, bišķiņu pa šito pagarinātai pasitu ar āmuru vieglītēm. Viņa atvērās. Un tad es viņu izmakšķirēju ārā un izrādās viņa 2 daļās iznāca ārā, jo viņa salūza. Un ieliku to jauno vietā, aizklikšķināju tos zobus ciet. Un tagad novākšu te visu šo te nost. Mēģināju ar breikilīneriem tur attaukot kaut cik tās virsmas saskaras. Pamēģināšu pabraukt tagad. Un izmēģināju, bet tas neko nedeva. Tāpat nevar ielikt ātrumā. Mēģināju tur visu kaut ko pieregulēt, īsti nekāda jēga nebija. Un tad es sapratu, ka man ir pievada mehanisms pilnīgi izdils. Es jums mēģināšu nodemonstrēt. Redzamība ir kā ir, tad ir tumšs viss, bet sajūga pedāls cauri grīdai iziet apmēram šeit, kabīnes grīdai. Jā, jūs tur laikam neredzēsiet. Un tad sajūga pedāls ir pieskrūvēts pie svārstsviras, spiežot pedāli, tu to svārstsviru šādi te kustina. Un tā svārstsvira savukārt kustina stiepni tai virzienā, un tad tur ir vēl viena svārstsvira ar divām ausīm, un viena pienākošā, viena aizejošā, un tā otrā svārstsvira kustina vēl viens stiepni, kas iet uz sajūga dakšu. Apmēram tāds tas mehanisms turp šurp iet tās sviras, un viena no tiem stiepņiem ar šarnīriņiem, viņš bija pilnīgi izdils, pilnīgi, tur bija, lupatās viņš. Es nopirku viņu jaunu, maksāja viņš tur kaut kādi, neatceros, $60 varbūt ar visām sūtīšanām un tā. Un es to visu te nomainīt bija ļoti grūti. Te jūs redzat, šo balonu nācās ņemt ārā, un tur tik un tā knapi var roku iebāzt starp kabīni un rāmi, ir tur viss tas mehanisms, viņi pat redzēt īsti nevar no šejienes. Jā, reku te to vienu svārstsviru varbūt var redzēt, bet bez lukturīšu laikam baigi nevarēs redzēt. Es tur nomocījos to visu izjaukt un salikt, un tagad saliku, un tagad ir labāk, bet tik un tā nav perfekti, ka tu izspied sajūgu, drusciņi tomēr ar spēku vēl ir jāuzspiež uz pedāļa, un tad var ielikt ātrumā. Iepriekš bija tā, ka bija ar abām kājām jāspiež sajūgs un ar muguru atzveltnē no visu spēka, tā kā jāiztaisnojās, un tad tikai varēja ielikt ātrumā. Tagad ir tā, ka ar vienu kāju izspied sajūgu un drusciņu uzliec spēku un var ielikt ātrumā. Nav perfekti, bet ar šādu vismaz var pabraukt, un man ir aizdoms, ka es vēl paeksperimentēšu ar to sajūgu regulējumu un varbūt atradīšu pat kaut kādu labāku punktu, lai viņš labāk slēdzās. Bet šobrīd it kā viņš ir atregulēts tā kā vajag, kā pēc grāmatas paredzēts, bet es vēl tur paeksperimentēšu, ka es saku, man liekas, ka var uztaisīt, lai ir labāk. Labi, tas būtu cīkums. Tagad ir tā, ka vismaz var braukt. Tāds tas stāsts īsumā par šo smago. Es viņu esmu sataisījis, neko daudz neesmu ieguldījis, iztīrījis, safotografēju, ieliku reklāmā pa dārgo, interesi nebija vispār nekāda.
Tad es nolaidu cenu, parādījās interese, bet nu tik un tā, vairāk tur tāda apjautātāji, intervētāji, tāda nopietni interesanti īsti nav. Tagad es jau sāku domāt, ka varbūt ir vērts ar viņu pašam pabraukt, kaut gan es viņu te nolika domu, ka es ar viņu noteikti nebraukšu. Bet tagad, kad viņš jau tāds bišķiņ cilvēcīgāks sāk palikt, varbūt ir vērts ar viņu arī pabraukt. Šobrīd ir tā, ka man negribās īsti ņemt kaut kādā nomā kaut kādu baigo piekabi, pirkt kaut kādas ķēdes. Tas arī diezgan naudu maksā kaut kādus te tos skapjus aiz kabīnes likt, kur to visu karināt un glabāt. Tas ir arī vesels projekts to visu realizēt, un es te šobrīd balansēju joprojām uz tās domas, ka varbūt viņu pārdot un pārāk daudz naudas neinvestēt. Bet, ja tomēr es ar viņu domāju braukt, tad vēl ir pāris lietas tomēr jāsataisa, vēl drusciņa nauda ir vajadzīga, lai viņu uzlikt uz ceļa. Un gan jau, ka vēl tarakāni izlīdīs, kad sākšu braukt, par kuriem es šobrīd tā īsti nevaru iedomāties, bet nu vēl vienu akumulātoru vajadzētu nomainīt, viņš beigts ir. Un nezinu, kas ar tām riepām. Tās riepas te, it kā vizuāli viņām nav nekādas vainas, kaut gan viņas te dažādas, kaut kāda tā viena tur citādāk izskatās, un te kāds mikss jau ir noticis. Bet problēma ir tāda, ka viņš arī vibrē tieši tāpat kā tā kaskādija vibrēja. Labi, bez piekabas pagaidām es braucu, varbūt tā piekaba būs bišķiņ labāk, nezinu. Bet stāsts par to, ka kaskādijai viņa kratījās un palīdzēja, vienīgais, kas palīdzēja, bija nomainīt riepas. Un tad viņi pārstāja kratīties, jo kratījās viņi tā, ka es domāju, ka es nojūkšos. Un šis līdzīgi tā kā kratās, ja viņš tā dara, es ar tādu braukt īsti negribētu, tāpēc riepas varētu būt tāds normāls projekts uz kādiem pāris tūkstošiem, 8 riepas samainīt. Un nezinu, pagaidām tāds plāns nav. Noņēmu kāds dažas dienas atpakaļ kluķvārps skriemeli. Neko var redzēt, ka nav viņa ģeneratора siksnas nav, skriemeļa nav, tikai, nu, tā kā kakliņš ir flancis, tikai kloķenes. Un problēma bija tāda, ka viņš peldēja. Pats interesantākais, ka tur ir kloķenes skriemelis, kas pievada, nu, uz kurām iet siksnas virsū ģeneratori, tikai griež 2 siksnas, un viss, vairāk neko. Un pie tā skriemeļa skrūvējas klāt tāds balansieris, tāda metāla ripa, riktīgi smaga. Viņš angliski saucas harmonic balancer. Pats interesantākais, ka tas skriemelis peldēja, bet tas balansieris pilnīgi taisni griezās. Tas tik interesanti, jo tas balansieris ir pie tā skriemeļa pieskrūvēts. Nu, ja viņi ir tik cieši viens pie otra piestiprināt, gribas domāt, ka viņi abiem vajadzēja peldēt, bet peldēja tikai tas skriemelis. Un tad es viņu veiksmīgi noņēmu. Tad gan viens vietējais mehāniķis man teica, ka man neizdosies, ka jāņem visi tie radiatori nost un ar riktīgo šaujam pistoli jāšauj vaļā tās skrūvas. Viņas to tur negriezīsies, tu viņu neizvilks ārā, viņš ir smags, viņu nenoturēs, viņš tiešām arī ir smags. Bet tad es N14 Kamens Facebook page'ā painteresējos, viņš teica, ka var mierīgi noņemt, neņemot ārā visus radiatorus, ka viņi maina kloķenes blīvslēgu ļoti bieži, vispār neko te neņem nost, visu tur var noņemt. Tikai arī pabrīdināja man, ka viņš ir diezgan smags tas balansieris. Un tā es arī viņu izzvejoju. Par laimi man ir manuālis, es varu ielikt ātrumā un atskrūvēt tās skrūvas, lai negriežās motors. Tas man viss sanāca, pasūtīju jaunu. Balansieris maksā $500, skriemelis maksāja zem 200. Nu, ar visu sūtīšanu, ar visu taksas tur sanāca zem 200, pats skriemelis tur vispār bija kaut kāds 160 vai, bet sūtīšana bija diezgan taksas, viss tas salasās beigās. Invoices beigās ir krietni lielāks nekā tu gribētu, bet nu, es viņu pasūtīju, šo es veiksmīgi salauzu līdz galam, viņš jau bija beigts, nu tā kā peldēja. Un es viņu vēl kārtīgi iznīcināju, ka tas viss stāv. Šis ir tas balansieris, šis tas, kas sver 20 kg. Un šis tas skriemelis, viņš tā kā divdaļīgs šitais nāca, bet tagad es pasūtīju viendaļīgs atnāca. Siksnas arī, starp citu, jāizbrauc nopirkt jaunas, šitās galīgi vecas. Tā, nu, tik tālu ir. Tas ir it kā uzmaukts. Gan es jau redzu, ka viņš nav taisni. Bet, nu labi, pretī skrūvju caurumiem ir. Es tur skrūvu vienu ieskrūvēju. Un jau viss skrūvēju, tur to vienu. Patīrīju te to centru. Mēģināšu viņu tur kaut kā uzmaukt. Tam puļķim jāiet cauri
šim te centram. Virsū sēž. Nav pilnīgi piespiedies, bet virsū sēž. Labā ziņa ir, ka to balansieru var pagriezt attiecībā pret skriemeli, ka negriežas tas viss kopā, tāpēc es varu iemaukt skrūvi, lēnām griezt un meklēt skrūvei. Skrūvis tā kā cauri. Ir. Tagad tikai galvenais uzķert to skrūvi. Tā nu visas skrūves ir saskrūvēts iekšā, tagad svarīgi ir ar torque wrench saskrūvēt. Kā 170 foot-pounds vajadzīgs. Tiešām tik stipri. Griežās motors. Es neatceros, es ātrumā atstāju vai ne? Tā, nu jau būs. Kur šitā būs. Klikšķis jāsagaida. Viss kārtībā ielika ātrumā, motors vairs negriežās. Nu, es ar vienu roku tiet nesafilmēšu, bet, ar cekot tagad visām skrūvēm jāpāriet pāri. Skrūvas ir savilktas. Un jāizbrauc pakaļ siksnām. Siksnas jaunas jāuzliek, tās tur vecas jau arī tādas. Var redzēt, ka nolietojušās. Pagaidām visu te tā arī atstāšu. Instrumentus salasīju. Siksnas ir rokā. Protams, biju uz pakaļ kārtējo reizi, cik maksā detaļas. 25 par vienu tādu siksnu, man liekas, ka ir dikti dārgi, bet labi. Viss ir virsū, viss ir saskrūvēts. Siksnas superdārgās no zelta ir pievilktas. Viss it kā savās vietās stingri. Jāmēģina salikt aķiem klemmes virsū tagad un jāmēģina iedarbināt. Drusciņi man nepatīk, ka joprojām peld. Saliku visu, neiepriecināts esmu. Kaut ko viņš tāpat peld, es nezinu, kāpēc. Vai tur tiešām ir kloķenei kaut kāds defekts vai kas, es nezinu. Otrais es to diez vai jaukšu tur ārā visu. Nezinu, kaut kā bišķi saskumu, ka viņš tomēr peld tas skriemelis. Varbūt tiešām vienkārši jātiek vaļā no viņa. Ja tas riktīgi sūdīgi ir, ja viss tas skriemels tur peld, šāls var apraut, man liekas, es tā domāju. Un tā noteikti nevajadzētu būt. Nezinu, varbūt kaut kāda ideja radīsies. Varbūt tas balansieris arī jāmaina. Viņš gan dārgs maita. Izskatās, ka tas disbalans, jeb necentrēšana, nāk no tā skriemeļa.
redzi spogulī, nevienmēr atbilst tam. Ja bail no neizbēgamā, to vari sacīt man. Mīli katru elpas vilcienu tik ilgi, cik tie doti dzīvo, lai kad jāaiziet tu sevi. Vai šādi tiešām beigsies viss, ir šo smilks, ka tam parātu. Snieg pulkstenes tiks, kaut spētu mirgot visu mātam, tikai vajadzīgs ir mirklis, tev to apsteigt nesanāks. Šerit visu, kas tev dārgs, bet tāpat tas tevi negāž. Vai šādi tiešām beigsies viss, stundas